Šogad Ventspilī apstājusies ielu izbūves programma. Turpināsies vien darbi pilsētas iekšpagalmos. Tomēr pilsētas lielā veiksme ir Kohēzijas fonda piešķirtais finansējums iepriekšējā plānošanas perioda ietveros. Ventspils brīvost vien ir apguvusi jau 37 miljonus. Izdevies uzbūvēt paceļamo tiltu pār Ventu, rezerves tiltu, vairākas ostai strateģiski svarīgas ielas. Publiski pieejamās piestātnes būvēts dažādos laikos, no pagājušajā gadsimta sākuma līdz 90. gadiem. Ilgajā eksploatācijas laikā piestātnes ir nolietojušās, zem tām skalojas smiltis. Tāpēc šobrīd rīt remontdarbi un Ventspils promenāde ir daļēji norobežota. Piemēram, šitais posms, pirmais posms 23. piestātnē ir izbūvēts 1968. gada, kas nozīmē ap 47 gadiem. Un kalpošanas laiks ir 50, tā kā ir jau laiks, jau sen bija laiks, un tagad mēs to arī darām. Līguma ietvaros mēs rekonstruējam, renovējam 5 piestātnes. Tagad mēs atrodamies piestātnē numur 23, tas ir atsevišķais līgums. Pārējiem piestātnes tas ir numur 21, 22, 19 un 20. Saskaņā ar atklāto konkursu rezultātiem piestātņu būvniecības darbus veids akciju sabiedrība LNK Industries. Kravu pārkraušana šajās piestātnēs nenotiek, iegrimi ir vien 6 metri. Tomēr promenādes nostiprināšanas darbi ir nepieciešami un tie noslēgsies īsi pirms turisma sezonas. Mēs mēģinām, protams, atrast tādu dienu, kad ir plus, bet principiāli līdz -5 var betonēt, var iestrādāt betonu un ar speciāliem piemēsījumiem, bet arī pēc tam, galvenais pēc tam viņu pareizi uzkopt, tad nebūs nekādu problēmu. Betonēšanas un krāsošanas darbi netiek pārtraukti arī ziemas apstākļos. Darbos iesaista ūdenslīdējus un tiek būvētas īpašas konstrukcijas, lai varētu strādāt ļoti specifiskos apstākļos. Mums ir savi ūdenslīdi un arī ir speciālas iekārtas, tas ir hermokameras, kas drīz jau būs objekta, ar kuru palīdzību var sausa stāvoklī remontēt tas rievsienas. Šeit nav daudz darba veidu, bet viņi ir ļoti specifiski un cilvēkiem jābūt ūdenslīdiem, jāmāk strādāt uz ūdens. Tas ir atsevišķa lieta, kas ir grūti sapratama tiem, kas nestrādā ūdenī. Tā kā specializēta darba drošība. Vai ir viegli noturēt šāda līmeņa speciālistus Latvijā? Jums nav problēma, kā speciālisti aiziet, ja šobrīd viņi tomēr ir Latvijā? Mēs esam līderi hidrobūvniecībā Latvijā, neapšaubāmi. Tagad nav tik daudz firmu, mēs esam vieni no līderiem, un tāpēc, ja mums ir darbs speciālisti, viņam arī nav kur aiziet citas. Kā stāsta hidrobūvju celtnieki, Ventas upes dziļums mainās. Pēdējos gados ūdens līmenis ostā ir strauji pieaudzis. Tas liek nopietnāk domāt par krastu stiprināšanu. Gonta Pūrniece, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija.